Sveiki, man sauc Nils, jau Latvijas Cube, un es šodien parādīšu vieglāko veidu, kā salikt 4x4 Rubika kubu. Daudz veidu, kā salikt 4x4 nemaz nav, vismaz ātri. Var likt pa vienai līnijai, var likt pa 2x2 blokiem, bet tie nav diezko ārveidi. Un var likt tā, kā es jums rādīšu, sākot ar centriem, un tad savienojot abas malas 2x1 blokos un izveidojot 3x3 Rubika kubus. Praktiski viņš strādā, jo šī visu laiku ir savienota. Un tātad, lai jūs iemācītos salikt 4x4 Rubika kubu, jums noteikti ir jāmāk salikt 3x3. Šajā video to es neapskatīšu, ja jūs nezināt, kā to izdarīt, tad varat skatīties šajā linkā. Un vēlos uzsvērt, ja jūs domājat, ka jūs zinat vieglāku veidu, tad šis ir tikai mans personīgais viedoklis. Nav teikts, ka tas ir pilnībā pats vieglākais, bet manuprāt tas ir. Un tātad netērēsim laiku un sāksim mācīties. Tātad sāksim. Pirmais, ko mēs vēlamies izdarīt, ir salikt centrus. 4x4 kubam nav nodefinēts, kur viņi atrodas. Piemēram, ja mums 3x3 ir zilais šeit un sarkanais šeit, tad viņi arī tur vienmēr atradīsies. Neatkarīgi no tā, kā es viņu pagriezīšu, vienmēr būs sarkans, zils, sarkans, dzeltens pieņemsim. Mums šis kārtojums ir jāievēro, citādi šīs malas beigās vienkārši neatbildīs un mēs nevarēsim salikt šo kubu. Un tātad es šajā video ievērošu pēc kārtojuma sarkans, zaļš, dzeltens, un tad vienkārši pretējās krāsas var piemeklēt automātiski. Tad sākšu sarkano centru. Tātad, pirmais centrs, tur es īsti nezinu, ko es varu mācīt, vienkārši turam augšā, pieņemsim vienu sarkano, ja viņš atrodas malā, tad pabīdam zem viņa, tad uzgriežam augšā. Pieņemsim tālāk, tad, ja jums, piemēram, ir 3 pēc kārtas un nekur mans sarkanais, tad mēs vienkārši uzbīdam tā, lai es uzbīdu šādi, jo es redzu, ka tad, kad es biju šeit, tad te izveidos slēdu, bet šī aizies prom. Var sakot, mēs gribam ielikt viņu, izbīdīt tādā koordinācijā, lai viņš atrastos šajā vietā, tur, kur abi savienojas. Līdz ar to mēs šādi savienojam un pagriežam viņu tā, lai šis atgriežas netraucās. Tālāk pretī mums ir oranžais, un šeit mēs liksim pa divi piegājieni pa diviem. Mums te nekas nav paveicies, pieņemsim, te jau mums viens ir 2x2, tad es uzbīdu viņu augstā, pagriežu divreiz, lai šis te var atgriezties un neko man te neizčakarēt. Un tā viņš atgriežas un oranžais paliek. Un tagad šos atlikušos es sabīdu kopā. Šādi, sabīdu tā, lai atkal izveidojas divreiz viens tādas vītriņa. Un šoreiz es uzbīdu tā, lai viņš atrodas zem tā, kur jau atrodas. Tas oranžais augšā, uzbīdu augšā, tad uzgriežu pretēju, un tad viņš sarkanais atgriežas kopā ar oranžu. Līdz šim brīdim nekā sarežģīt nav. Tātad, ja mēs ejam pēc kārtojuma sarkans, zaļš, dzeltens, tad mums jau ir divi zaļie. Es savienoju atlikušos, un es redzu, lai savienot man šeit, viņš jāpagriež, tātad šī jātur šeit, vienkārši pagriežu. Savienoju, un man ir 2x1 svītriņi, un viņi pieliek klāt. Tālāk man te ir vajadzīgs zeltenais. Man te jau ir viena svītra. Pieņemsim, ka man nav. Man te ir viens zeltenais, un es gribu viņu savienot kopā ar svītru, pieņemsim, un es redzu, ka šeit es gribu ielikt otru zeltenu. Tad es vienkārši pieņemsim, ielieku šeit, tā lai šis atrodas pretī, un tad viņš šeit atrodas. Bet mēs izjaucam zaļo, tāpēc šajā līnijā nekas nedrīkst atrasties. Tāpēc es šo zelteno pabīdu apakšā. Un līdz ar to atgriežas arī šis bez zaļais un viss kārtībā. Tālāk šeit man te ir zeltenais.
Un šeit man ir dzeltenais, man šeit ir vajadzīgs, tad es pagriežu tā, lai šeit ir attiecīgi. Pagriežu šejieni, man atkal izjauc zaļais, tāpēc es pagriežu, lai atpakaļ ejot šeit nekas nebūtu vajadzīgs. Viņš atgriežās. Un tagad tāpat kā tad, kad liku oranžo krāsu, tad es pabīdu tā, lai viens otram ir pretī. Un tad, kad es daru šo kustību un izjautu zaļo, tad es šo te pagriežu divreiz un zaļais atgriežu kopā ar dzelteno. Un tagad mums paliek divi pēdējie centri, un te ir kaut kas līdzīgi kā iepriekš, tātad šeit mums ir zilais. Mums viņš jādabū šeit, tur, kur atrodas krustpunkts šīm, var sakot, vidējais te. Un attiecīgi pretī, ja mēs neliekam viņu tur šeit pretī, ieliekam šeit. Šī te ir līnija, kas ies atpakaļ, mēs pagriežam uz leju, lai neizjaukās un ieliekam iekšā. Šādi mēs saliekam centrus. Es neesmu pārliecināts, vai jūs sapratāt, ko es domāju, tāpēc ātri iziešu cauri vēlreiz šai sekcijai. Bet, ja jūs sapratāt un jums izdevās, tad vienkārši ejiet uz norādīto laiku tālāk. Labi, tātad iziesim vēlreiz cauri. Tātad šeit es redzu vienu sarkano. Gribas tātad uzveidojam vispirms 1x2 sleju. Šādi savienoju. Tālāk es sameklēju vēl sarkano. Re, kur ir mums sarkanā, kuras var savienot ar vienkārši kustību. Un pabīdu augšā man nekas cits nav jādara, jo apkārt nekā nav. Tālāk ir oranžais. Šeit es redzu vienu oranžo, un šeit viņi sakrīt. Es pabīdu augšu, šis te nāks atpakaļ, jo te ir sarkanais, tad es pabīdu, lai viņi netraucē. Un nobīdu lejā. Tagad man jau te ir oranžais. Es bišķiņ sarežģīšu speciālu situāciju, lai varbūt vieglāk saprast, jūtāks daņems arī. Tad šeit pieņemsim, mums te ir 3 oranžie un te ir 1, tad mēs meklējam vidējo no 3, šis ir vidējais un šis atrodas attiecīgi vietā pretī, tad tas uzbīd augšā, kreisais nāks atpakaļ, tad pabīd, lai viņi nāk un atnāk kopā. Tad sarkans zaļš zeltans, mēs meklējam zaļos, vai kur man ir jau zaļais. Tātad viena sleja, kur vēl viens zaļais, tad es pabīdu tā, lai kustinot pa apakšu, šīs te nezjaucās, viņi uzbīd augšā. Un šo te zaļo es piebīdu attiecīgi labajā apakšējā stūrī pretī, tātad šeit. Un tagad viņš vienkārši savienoja. Tālāk dzeltenie, man viens dzeltenais, šeit otrs uzbīdu pretī, savienoju. Tad zaļais nāks atpakaļ, tad pabīd apakšā un atnāk atpakaļ. Tagad mums te ir pretī dzeltenē, tad ko mēs daram, mēs vienkārši varam pārvietot viņus pa vienam. Nu, tad es pabīdu, piemēram, šeit, un tad es zinu, ka viņi nāks atpakaļ, šo es pabīdu lejā. Un tagad es pārbīdu tāpat arī šo, es pabīdu viņu šeit. Pabīdu apakšā, un šis nāks atpakaļ, jo te jādara zaļai, ko es nedrīkst izjaukt. Un tad tāpat kā iepriekš rādīja ar oranžo, šo es uzbīdu vienā līnijā, lai šis atnāk uz šejieni. Un tad, kad zaļais nāks atpakaļ, līdz ar to es pabīdu šo divreiz, un zaļais atnāk kopā ar dzelteno atpakaļ. Un te pavisam vienkārši pēdējie divi, tāpatās kā tikko, zilo pretī zilajam. Pabīdu divreiz un viņi atnāk kopā un centri ir salikti. Nākamais solis mums ir salikta malas pa 2. Un tas ir diezgan ilgs process kā tāds, bet viņš nav ļoti sarežģīts. Varbūt sākumā vienkārši būs grūti uzreiz ieraudzīt jums tās malas. Pirmais, ko jūs gribat izdarīt, ir sameklēt, vai kāda mala jau nav gatava. Bet es redzu, ka man nekas nav īsti gatavs. Tad, ko mēs vēlamies izdarīt? Pieņemsim, es redzu šo sarkanu un balto. Es atrodu otru viņam attiecīgo sarkanu un balto. Re, ka viņš ir. Un es viņu nogādāju pretī šīm. Nu, tas ir tā, kā jūs vēlaties. Nu, var sakot, ar intuīciju nogādājam viņu pretī.
lai kur arī viņš neatrastos. Un tad, kad viņš atrodas pretī, pieņemsim, man šajā gadījumā viņš atrodas ideāli. Jo tad, kad es pārbīdu viņu šādi, tad viņš savienojas kopā. Un es to pamanu, vārds sakot. Šeit ir balts un šeit ir balts, viņi pretī un savienoju. Tad es viņu savienoju. Un tad es vienkārši viņu izceļu ārā. Un tad atgriežu atpakaļ centru. Labi, pamēģināsim vēlreiz. Tātad sākumā mēs atrodam, mēs viņus savienojam, izceļam ārā un atgriežam centrus atpakaļ. Bet noteikti būs arī gadījums, kad viņi būs pretī, nevis tā kā es tikko parādīju. Var gadīties, ka jums viņi ir arī šādi, te pretī novietot. Bet tad mēs varam viņus vienkārši, ko mēs gribam izdarīt, mēs vienkārši nogādāsim tā, lai viņš atrodas šeit. Un to var vienkārši, es nesauku to par algoritmu, es vienkārši to izdarīju pirmo, tīrais intuīcijas. Es viņu vienkārši apceļoju apkārt ar šo te balto. Šo te mēs vienkārši veicam tādu ceļojumu. Mēs viņu uzbīdam augšā. Tad mēs ejam uz šejieni un nogādājam viņu šajā malā. Vēlreiz uzceļam augšā un apējam apkārt pa augšu un nogādājam lejā. Tad uztaisot dubultu kustību, mēs atkal esam šajā stadijā. Un tad mēs atkal varam savienot, izcelt ārā un atgriezt centrus. Un tā mēs esam ieguvuši savu pirmo malu. Un to mēs visu laiku izmantosim. Nākošais solis mums ir turpināt veidot malas. Un tātad mēs meklējam to malu, kas ir pa labi no saliktā augšējais. Tātad manā gadījumā tas ir zili balts. Es sameklēju, kur ir mans otrs zili baltais, ko viņš ir. Ja viņš jums ir šeit vai šeit, vienā līnijā, tad jūs vienkārši viņu izceļat tādā augšā, pieņemsim. Un tagad, lai es nogādātu viņu šeit, es šo te zilu balto paslēpju, nobīdu pa kreisi. Un tad šo te zilu balto mēs vienkārši iecelsim šeit iekšā. Un uzmanties, lai jums labajā malā vienmēr būtu brīva vieta, nesalikt, citādi tas tiks izjaukts. Un tātad mēs šo te paslēpjam. Un šo te zili balto mēs gribam iecelt te apakšā, jo šī vieta nemainās un tad šīs atgriezīsies. Un lai šeit mēs viņu nogādātu, mums ir viņš jāieceļ uz augšu un ieliekam iekšā pa labi un atgriežam. Ļoti vienkārši. Vienkārši paceļam, ieliekam tur, kur atradās un lejā. Bet jūs varbūt arī netīšām izdarīsiet tā, ka jūs celsiet pieņemsim no labās puses. Un tad viņš atradīsies šeit un izjauks visu. Bet jums jāskatās tā, lai šis zili baltais, ja viņš atrodas augšā, tad jums jāskatās, lai viņš nepieskars ar to stūri, kur jūs gribat viņu ielikt. Lai viņš ir tālākais no divām maliņām, nevis šitais, bet šitais. Tādā gadījumā jūs vienkārši uzceļat labo pusi un ieliekat iekšā. Un to arī var uz intuīciju, var vienkārši pārbaudīt, no kuras puses iet, pieņemsim, neiet no šīs puses, vienkārši uzcīt ārā un mēģināt vēlēt no šīs puses. Tagad mēs redzam, atkal mums augšējais ir zaļi-baltais, meklēju zaļi-balto, kur man ir zaļi-baltais, un ir divi varianti. Jūs varat viņu uzcelt uz augšu, vienkārši pieņemsim kaut vai dubultu kustību. Vai arī var darīt pretējo no apakšas. Arī tātad šo te mēs aizbīdam prom, lai pasargātu. Bet no apakšas, ja jūs gribat iecelt, tad jums jāskatās tieši tuvākais tur, kur jūs gribat. Tuvākais no divām malām, lai viņš atrastos šeit, nevis šeit. Un tad jūs vienkārši nobīdat uz leju, ielikat iekšā un paceļat un atgriežat centru un ir. Tagad vienkāršākais, ko es izdomāju, ir, jo mēs redzam, mums ir beigusies vieta, ja es sāku šito bīdīt, tad es ieaugšu ārā šito. Es vienkārši uzceļu šo gatavo jau augšā
Un tad ņem nākamo. Tagad mums ir zila dzeltenais. Zila dzeltenais tuvākais mums, bet šeit ir, kur viņš ir tur, kur man viņu nevajag. Un tad es viņu vienkārši izceļ ārā, jo viņš atrodas no vienā līnijā. Un uzmanos, ka šeit es netīšām neierauju iekšā jau gatavo, jo tad tas tiks izjaukt. Un tad šeit ir mans zila dzeltenais, es viņu paslēpju, šeit ir šis zila dzeltenais. Tā kā viņš ir augšā, tad es viņu lieku tā, viņš ir tālāk no tās vietas, kur jāieliek, uzceļu un ielieku iekšā. Un atgriežos. Un tagad man atkal beigusies vieta, es paceļu un atjaunoju vietu. Var arī darīt, ka jūs pa diviem ceļat augšā, un tad varat divreiz pēc kārtas likt, tas ir pēc jūsu izvēles. Tagad es atkal ņemu, šeit man ir zeltani oranžais. Mans zeltani oranžais rekur atkal nevietā, viņu pats ir uz augšu. Un, jā, šeit paņem nesaliktu, jo viņš tiks izjaukts jebkurā gadījumā. Tad šo es aizbīdu prom. Mans zeltani oranžais tālāk no šī stūra, un tad var viņu iekļaut iekšā. Tagad es atkal uzceļu šo augšā. Un, kā jūs varat skatīties, lai trāpītu, piemēram, tieši paņemt to nepareizo, tad vienkārši skatāties, lai pretī būtu tas, kuru jūs, tad, kad jūs izdarat uz augstu kreisi uz leju, tad jūs dabūjat pretējo malu šajā vietā. Vienkārši šeit mums ir gatavs, mēs vienkārši paņemam nākamo. Tagad izdarām uz šīs puses vēlreiz. Un mēs redzam tagad, ka mums augšā jau beidzies, tad mēs vienkārši pagriežam kubu otrādi, jo mums tā atkal ir pilns ar nesaliktām malām. Un tad tad es paņemu kreisā pusē gatavo, un nākošais tā ir šis. Šeit man ir brīva vieta. Šis ir oranži baltais, viņa aizbīd drošībā, rekomends oranži baltais. Tad bija tālāk, lai viņš ir prom no šitā un jāliek iekšā. Tagad viņu atkal uzbīd augšā. Sarkana zeltenais. Man tomēr nebija viss salikts. Tad es vienkārši šo te vienkārši samainīšu ar dubultu kustību vietām. Un tad labi, tad man te ir oranži zilais. Oranži zilo nogādāju drošībā. Rekur ir mans otrs oranži zilais. Tad nolieku, tā kā viņš ir augšā, nolieku, lai viņš ir tālāk no šīs malas, paceļu un ieliek iekšā. Tālāk. Un te man ir vairs palicis tikai viena brīva vieta. Šo nogādāju augšā. Tagad man ir zaļa oranžais. Nogādāju viņu drošībā, paņemu otru zaļu oranžo. Tā kā viņš augšā tālāk no šīs malas, paceļu ieliek iekšā. Nogādāju atpakaļ. Šo es atkal uzlieku augšā. Es netīšām jauku, jo gatavot, es izdaru vēlreiz. Tagad mums ir sarkani zeltenais. Šī ir otrs sarkani zeltenais, šo es tad nogādāju pretī, jo šis nonāk šajā vietā. Un tagad šo sarkani zeltenais nogādājam prom drošībā, šito ieliekam iekšā. Un tā viņš ir salikts. Bet jums var gadīties arī tā, ka beigās paliek divas malas. Un tad jums ir tad jūs nevarēsiet pielietot to visu, ko es jums tikko stāstīju. Un tad būs sekojušs algoritms. Mēs aizbīdam viņu pa labi. Šo te, šeit ir divas nesaliktās, mēs šo aizbīdam pa labi. Un tātad šāds algoritms uz augšu, kreisi, uz leju. Priekšējais, uz leju. Priekšējais atpakaļ uz augšu. Un mēs nogādājam šādi. Un vēl var gadīties, ka jums ir viņi vēl pretēji. Tad jūs vai nu varat izmantot to, ko es sākumā parādīju, ka veic tāds apceļojumu uz augšu, un tad šādi te viņš apceļo apkārt šim oranžiem. Vai arī var vienkārši izpildīt vienkārši algoritmu to pašu, tikai nepārbīdot šo pusi uz augstu kreisi, lai priekšējais, tad lai priekšējais atpakaļ.
Un tad viņi arī būs vienādi. Un vēlreiz šis algoritms pārbīdam pa labi, uz augšu, kreisi, uz leju priekšējais, uz leju priekšējais atpakaļ, uz augšu. Un atbīdam atpakaļ. Un mēs esam nonākuši pie 3x3 sadaļas. Es varu ātri vienkārši parādīt, salikt ar iesācēju metodu, lai visiem būtu skaidrs. 3x3 sadaļu, bet kā jau es minēju sākumā video, es nestāstīšu, kā salikt 3x3. Un tad mēs ņemam balto centu. Mums stūri ir šādi, un malas vienkārši jāizlieks, ka šīs ir 3x3 malas. Tad saliksim stūrus. Es tagad speciāli neizmantoju F2L, lai visiem būtu skaidrs. Tāpēc saliekam stūrus, tad saliekam malu, arī iesācēju algoritmu. Un tālāk mēs gribam salikt parasti celtno krustu. Bet, kā redzams, 4x4 tas var būt, ka nepaveiksies vienmēr. Varbūt jums ir krusts, bet varbūt jums ir tā kā man, un ir šādi te. Tagad mēs pagaidām viņu atstāsim, izauksimies, ka viss ir kārtībā, atstāsim to uz beigām. Tātad vienkārši pieņemsim, ka šis ir dzeltens sarkanais un viss kārtībā. Tad mēs esam novietojuši pareizi, jo šis sarkanais atbilst. Tagad vēl palikuši stūri. Neviens nav pareizs. Tātad šeit mums ir pareizi, viens un šis ir pareizs. Un tātad vēlreiz nenostrādā iesācēju algoritmu, jo 2 ir vietā un apgriezt nepareizi un 2 nav vietā. Un tad mēs vēl izdarām pēdējo lietu, ko mēs parasti darīt. Mēs apgriežam tā, lai viņi atrodas uz augšu. Vispār jā, var nogādāt visu uz augšu, un tā ir bišķiņ pārskatāmāk. Un tagad mēs redzam, mums beigās ir palikuši pāri 2 lietas, ko mēs nevaram salikt ar 3x3 algoritmiem. Un tos sauc par angliski parity, latviski varētu saukt par paritātēm, bet tas parasti, kad to nosauc, tad domā vienkārši, ka tās ir vietas, kur mēs netiekam galā ar parastiem 3x3 algoritmiem vai parastiem algoritmiem, ko mēs pielietot uz parastiem kupiem. Tātad es parādīšu katru paritāti atsevišķi, un pirmā ir, kad 2 stūri ir pretējās vietās. Tātad algoritms ir šāds. Šo vidējo līniju 2 reiz, tad augšējo 2 reiz, tad šo vidējo atkal 2 reiz, tad 2 reiz vidējo 2, tad vēlreiz šo vidējo labo vidējo 2 reiz un 2 reiz 2 reizē. Un tad, kaut arī mums ir sajaukts kups, šī paritāte ir likvidēta. Un šeit mēs varam veikt vienkārši algoritmu. Jūs saliekat tā kā jūs saliekat 3x3, un mums salikt kups, jo šī paritāte bija likvidēta. Un otrā paritāte ir, kad mums ir šie 2 apgriezti otrādi. Un šis būs diezgan garš algoritms, tāpēc nebrīnieties, ja jums pirmajās reizēs nesanāks un sajuks viss kups, un jums nāksies visu saukt vēlreiz. Bet šis ir diezgan loģisks algoritms, ko var pēc atmiņas mēģināt pēc loģikas atcerēties.
nav vienkārši random kustības. Un tātad, jā, mēs šo algoritmu sadalīsim divās daļās, un pirmā daļa ir šāda. Novietojam šo pretī sev. Mēs nobīdam šo labo uz leju un veicam dubultu kustību augšā. Tad novietojam kreiso uz leju un veicam dubultu kustību priekšā. Tad šo kreiso uzbīdam augšā un veicam dubultu kustību priekšā. Tad pirmā daļa mums ir, ka uz leju dubultu kustību augšā, uz leju kreisais dubultu kustību priekšā un uz augšu kreisā un dubultu kustību priekšā. Tas ir tādi, pēc kā vadīties. Pēc tam mēs lietosim tikai labo pusi, labo vidējo. Tad mēs veicam otrā daļa sāks. Mēs veicam dubultu šo, pabīdam divas reizes. Tad dubultu kustību augšā. Pabīdam šo atkal uz augšu, bet tikai vienreiz. Un atkal veicam dubultu kustību. Tad pabīdam šo uz leju. Dubultu kustība. Un tad mums jau pavisam maz ir atlicies. Priekšējo divreiz. Šo atkal dubultu un priekšējo. Un tad otrā daļa bija dubultu kustība šo, divreiz augšējais. Parastā kustība uz augšu, divreiz augšējais. Tad parastā kustība uz leju, divreiz augšējais. Un tad, jā, vēl kaut kas bija šī. Jūs sapratāt ideju. Un, jā, ja jūs nesapratāt, nostiesieties vēlreiz šo sadaļu. Jo es arī viņu šo algoritmu lieku skatoties uz kubu. Mēs varam vēlreiz iziet cauri, var sakot. Pirmā daļa bija uz leju šis un dubultu kustība augšā. Tad uz leju kreisais, dubultu kustība priekšā. Tad uz augšu kreisais un dubultu kustība priekšā. Tālāk otrā daļa. Mēs darām tikai vidējo labo. Dubultu kustība labajam un tad dubultu kustība priekšā. Vēlreiz uz augšu un dubultu kustība. Tagad uz leju dubultu kustība. Tagad mēs veicam priekšējo divreiz, tagad šo divreiz un atkal priekšējo divreiz. Un tā var saukt otru paritāti. Un es ceru, ka jums ir izdevies salikt savu 4x4 Rubika kubu. Un, ja jums kaut kas neskaidrs, lūdzu komentējiet. Un, jā, abonējiet, laikojiet, paldies par skatīšanos un tiekamies nākamajā video.